Pirmā lietiņa ir šādas te saldējuma suliņas, meloņu. Man ļoti garšo meloni, tāpēc nogaršosim. Tad ir šādi saldējumi ar vaniļu. Iekšā ir 12 saldējumi, 12 konusiņi, kas ir pirkts visai ģimenei. Un tad šeit ir summer sprinkles. Ļoti interesanti, man liekas, vispār bērniem šādi ļoti patiktu. Ja pat mani uzrunā, tad jā, jo es jau arī esmu ļoti liels saldējumu mīlis. Un vēl tātad man ieteica šādus saldējumus, saldējumu mašīnas šoferis. Nogaršosim arī šos. Un pirms jau, es neatceros tiešām ļoti sen, man saldētavā stāvēja cetelīni, ko es iegādājos pie viņiem, bet es tā arī vēl neesmu saņemsies viņus pagatavot. Tad laikam jānogaršo kāds. Lai ar jums kopā nogaršot šos. Šeit iekšā ir 6 tāda veida saldējumi. Krāsains. Iekšā tā vaniļa. Vaniļa tā noteikti vaniļiem. Ir ļoti garšīga, bet šie krāsainie liekas ļoti saldi. Bet varbūt no vienas puses arī labi. Apēd vienu saldējumu un viss tev vairāk negribās. Bet, jā, interesanti garša. Tāpēc noteikti iesaku tev ielūkoties Sofrost profilā. Viņiem tur ir aprakstīti visi maršruti, kurās dienās viņi ir. Un tad dodies un iegādājies garšīgus saldējumus. Daudz saldējumi par ļoti labām cenām.